Hei, vai arī tev sapulces mēdz vilkties bezgalīgi? Tad pazīstamas būs šīs 5 kļūdas. Tad ko mēs te darām? Ja neviens nesaprot, kāpēc sapulce vispār notiek, labāk būtu bijis nosūtīt e-pastu. Labi, vēl 10 minūtes. Kad sapulce velkas jau stundu un neviens neredz galu, stop, iestati laika ierobežojumu un ievēro to. Kas bija jāsagatavo? Ja cilvēki ierodas bez sagatavošanās, sapulce kļūst par bezjēdzīgu diskusiju, uzdevumi jāsadala iepriekš. Labi, tad vēlāk izdomāsim. Ja pēc sapulces nav skaidrs, kas un kad jādara, tad tā bija tikai sarunāšanās, nevis sapulce. Kāpēc šeit ir 15 cilvēki? Jo vairāk cilvēku, jo grūtāk pieņemt lēmumus. Atstāj tikai svarīgākos dalībniekus. Ja arī tu šo esi piedzīvojis, atzīmē kolēģi, kurš vienmēr velk sapulces garumā.